Labdien! Es vakardienas, ceturtdienas tādā ierakstā minēju, ka vairāk pastāstīšu video. Centīšos neatkārtoties, kas tur ir, bet izvērst. Šis video būs, es centīšos ļoti maksimāli īsu, vienlaikus uzreiz brīdinu, tajā būs ļoti daudz blīvas info, apmēram tādā struktūrā kā puzles dažādi gabaliņi. Vispirms es gribu stāstīt, tāpēc, ka man ar 1. aprīli ir ļoti īpaša saikne, man dzimšanas diena ir 1. aprīlis, citu lietu svinēšanas to citreiz. Kāpēc viņu sauc par muļķa dienu? Cik no jums ir dzirdējuši, cik zina? Bet varbūt, ja pat neesat dzirdējuši, tad vismaz mana auditorija nojauš un tā. Lūk, jums tāda lieta, un tas ir pirmais ļoti nozīmīgais puzles gabaliņš. Senos laikos, kas īstenībā nav tik seni, tagad es smulstu teikt pirms tur cik tiem gadsimtiem vai kad tas bija, jo, kā mēs redzam, vēsture oficiālā ir stipri apšaubām un ir ļoti daudz neatkarīgās vēstures fakti, kas liecina par to, kas te bija pirms 200 gadiem, 1900 sākumā. Bet, jebkurā gadījumā, toreiz vēl, kad nebija Gregoriāņu kalendārs, tad cilvēki svinēja jaunā gada atnākšanu uz pavasara saulgriežiem. Jā, uz saulgriežiem. Latviski viņu sauc par pavasara vienādībām. 21., 20. un tad nedēļu uz priekšu, un tas bija tās īstās jaunā gada svinības. Ceru, ka man mikrofons iet. Jā. Tad, kad ieviesa citu sistēmu, ka nebūs tagad vairs šī dabiskā zemes kārtība, kāda bija pirms tam, ieviesa, bet joprojām cauri gadiem bija tādi, kuri joprojām šo te svinēja to īsto, patieso, dabisko, reālo, un viņus sāka saukt par muļķiem. Viņus jau nevarēja tā vienkārši, vai ne, par kaut ko tur novākt, labi, raganas dedzināja, un kaut ko tādu darīja, bet viņus, kā mēs tagad saprotam, turēja prom, ja teiksim, pret viņiem cīnījās ar vienu no, manuprāt, un es zinu, mana auditorija šeit visticamāk, ja jūs joprojām šo skatāties pēc pusotras minūtes, tad jūs esat mana auditorija, jo bieži lielākā daļa jau būs aizskrolējis tālāk šobrīd. Drusciņ augstprātīgi skan, bet tā nav realitāte. Tātad, mana auditorija, jūs noteikti esat sajutuši arī attiecībā pret sevi, šo te izsmiešanas pasākumu un zināt uz savas ādas, ka tas ir viens no iedarbīgākiem ieročiem, ko nesauc par ieročiem. Izsmiešana kā ģeniāls veids izstumt patiesību, tā, ka pats sāk apšaubīt, vai ka tā, ka pamazām tas iesakņojās, un tādā veidā. Lūk, patiesā muļķu dienas izcelsme, un kā es redzēju, šogad jau bija vispār ļoti daudz, kur ka īstais jaunais gads sākās 1. aprīlī. Lūk, viens fakts, viens puzles gabaliņš, uz kā, jeb stumbrs, uz kā balstīsies vispārējais, ko es tagad stāstīšu. Tā, tad es tanī ierakstā pieminēju, ka es šajā savā mājvietā aicināju, es redzēju, tur ir blakus raidītāji parādījušies, un man bija ļoti īpatnējā pirms 2,5 gadiem, tanī vasarā, pirms 3 gadiem, tagad būtu vasarā. Es ļoti slikti jutos dīvaini ar mistisku 35,8 temperatūru, kur periodiski bija 37, 37,2, un reāli es visu vasaru noslimoju. Un es ieraudzīju vienreiz, atgriežoties mājās no pilsētas, ieraudzīju, ka ir tie raidītāji uzbliest, kāda pirms tam nebija. Un tad, šo faktu mēs zinām,
Bet es nolēmu, ņemot vērā, un es neesmu vienīgā, kas jūtās, mēs te, kā saka, saskaņojam vibrācijas ar daudziem, kā kurš jūtās, kuram sāp, kuram kā. Es zinu, kas notiek. No vienas puses kāda jēga mērīt, ja? Bet tas starojums ir zvērīgs. Pie tam es esmu cilvēks meditējošs, bet ne tikai tādā ziņā, kā meditē, jā, domājot ar šī vārda samai blagorodnai, ja, tad visdišciltīgāko nozīmi šī vārda, ka tu sēdi klusumā un tu vēro sevi, ja, un to, kas tev tur notiek, šāda meditācija. Pārējās tās visas vizualizācijas un citas viss, kas ir gara trenēšanas tehnikas arī ir labas, bet es vienosimies par terminiem, ja, un es, teiksim, vēroju sevi un pasauli, kas notiek. Un tad, lūk, jums es minēju šī blīva informācija. Iespējams, jums vēlēsies pārklausīties to video, ja jums šis te rezonē vairākas reizes. Tātad ir tāda saikne. Es pati savu laiku esmu aizstāvējusi, pieredzējusi lieliskus rezultātus, sevi dziedinājusi, klientiem palīdzējusi atrisināt problēmas. Pēc ģeniāls trepītes, kā es viņu saucu, visas domas rada visas sajūtas iespiežās ķermenī. Un tad es tehniski strādāju ar šo te lietu, ja, es neesmu vienīgā, kas šādu, teiksim, trepītu piedāvā savulaikas otrais lielais atklājums, kur šīdos man nostiprināja, ja, ka visas domas rodās, visas sajūtas rodas no domām. Pie Suzanas Gregas, kā es saku, jā, savulaik es par šīm sesijām puses savus mēneša algas maksāja, lai dabūtu, tas bija vērts atklājums, un tas bija milzīga liela izlaušanās tajā, kā es organizēju savu sistēmu, savu trīsvienību. Un lūk, un tagad es ievēroju, ir lieta par to, ka viņa nav mainījusies, bet tagad ir nākamais izaicinājuma līmenis, kuru man apstiprināja mans kursa biedrs, ar ko mēs te parunājām pirms dažām dienām citā valstī sēdošs, un kad es viņam stāstīju, klausies, ir tāds no rīta pamostos, un man šausmas ir, un pēc tam jau tur nāk, un viņš būdams aktieris, izcils aktieris, viņš nav ezotēriķis tādā ziņā, ja, bet viņš ir, pēc savas būtības un tā, ko viņš rada uz skatuves. Mēs īpaši kurs bijām, ja, un esam joprojām, mūs var redzēt. Dažādās Eiropas valstīs, tagad skatos viens Dubajā veiksmīgi. Tā ir kā reiz aktīva meistarība, kā coaching un kā tā Dmitrijs Nagijevs izcila video. Viņam arī. Jā, bet lūk, šis kursabiedrs saka, viņš saka baibā, bet tu saproti, ka arī mums tie ir tā trivožность, bet pat ir interesanti. Vispirms ir tā trivožность, tā sajūta, vibrācija, un pēc tam tu viņai uzliec savas domas virsū. Vēl viens puzles gabals, šis ir, te ies, jā, blīva informācija. Ļoti tagad. Tātad pirmā ir vibrācija, un tanī ienāk doma. Kā tas tā ir varējis tagad rasties? Labi, agrāk varbūt kaut kā tā. Un tad tas tālāk visu rada to. Tās domas mēs uzklājam, mums ir kaut kāda tā realitāte, un kurā mēs pilnīgi atbilstošas varam atrast, piemeklēt tai vibrācijai, kas ir šausmu vibrācija palaista apkārt. Atsevišķa liela tēma, no kurienes viņi nāk, vai viņi nāk mākslīgs starojums, vai viņi nāk no astro, pie tā es tūliņ arī ķeršos klāt, vai viņi nāk no, protams, no kolektīvā cilvēces lauka, kas tā dzīvo vienā, domas, kā viens saka, doma forma. Lūk, un es šajā te ierakstā pirms pāris dienām, tā kā man šobrīd sanāk, un te būs, es varētu tagad teikt, mana pasākuma reklāma, bet to es pateikšu vēlāk, lai es būtu plūsmā. Tad es gatavoju 17. aprīlī brīnišķīgu pasākumu studijā, multižanru. Un man ir cilvēks, jā, kas man palīdz ar tehnikām, ar mikrofoniem, ar atskaņotājiem. Viņš ir ļoti tehnisks cilvēks tāds, un ļoti par šīm te frekvencēm ir ļoti, teiksim, tāda vīrišķā,
un arī profesionāli interesi, kas tur notiek. Un viņš mēra, kur viņš dzīvo. Viņš dzīvo salīdzinoši netālu no manis. Un viņš saka, tas ir vispār čau. Viņam bija 0 pirms pusgada. Un tagad viņam ir uzcelts tornis, un viņam ir tādi, var sakot, šī nav nekāda konspirācija teorija, ko es stāstu. Es neesmu, man nav bijis laika pārbaudīt Pasaules veselības organizācijas atļautās. Uzskatīsim, mēs visi zinām, ko mēs par viņiem domājam, bet tik un tā, viņiem ir kaut kādas regulas, kas ir. Tagad man stāstīja, viņas esot paceltas. Man nav sanācis laika iziet cauri šīm lietām, tāpēc, ka man ir ļoti daudz pašai savu personīgā dzīve, ko kārtot, un plus vēl matriks uzlidojumi, piemēram, Rīgas nama pārvaldnieks, ar kuru mums jau ir 3 gadus, es vairs neesam zem viņiem, ir atsūtījis kaut kādu vecu rēķinu, kur kaut kāds pilnīgi nepamatot un visu, un mums tagad ir parādu piedzinējiem jāiestāsta, ka tas viss ir muļķības un ka tā nedrīkst. Var sakot, man jebogu nav, bet ja tikai ir kāds, lūdzu kopiena, izdarām kopā, kāds atrodiet, cik ir atļautais starojums. Es neesmu tik profesionāli tajās visās kategorijās. Es esmu, kā jau es minēju, meditējoši, jūtošs cilvēks, un es jūtu nevis ar to, ko man uzrakstīja, to es arī lietoju, bet to, ko es pati zinu un jūtu. Un arī īstenībā šajā gadījumā es redzēju šajā te mērījumā, tur bija 4 pozīcijas, 4 dažādi viļņi, frekvences, ko man uzrādīja, kas ir normāli, kas vispār neizlīd ārā un kas ir 100 kārt augstāks nekā vajadzīgi. Viņš pat teica, tas ir tāds aparātiņš, viņam vēl pirms cik gadiem nelika 200. 200 bija maksimālais, tagad jau ir vēl augstāks, viņš tādu pat neizmēra. Tas, ko man te rādīja, te bija arī, viens ir tas, kas no tiem toriņiem nāk, otrs ir kaut kāds elektriskais starojums un tāds. Viņš saka, pagaist, te ienāca, mēs pavadījām kādu 2 stundas, iesākumā šis nebija šis starojums, bet viņš parādījās, kad mēs beidzām mūsu tikšanu, mums klausies, kurš šitas te uzrādās, no kurienes, kas tev nāk, es saku, paslēdzam ārā gaismas, paslēdzam, man ir boilers, vienalga, viņš kaut kurienes nāk, un viņš tā viļņveidīgi nāk. Mums bija ļoti interesanti pavērot šiem aparātiem, kamdēļ es šo stāstu. Es daru savu darbu, joprojām mācu, palīdzu risināt sakarību, domas, sajūtas, fiziskais ķermenis, mūsu veselība, mūsu labsajūta. 20 pāri cik gados un vēl vairāk, ja mēs ņemam klāt Pēterburgas teātra akadēmijas un pirms tam ezotērās visas studijas, metafizika, ezotērā tādā ziņā, ka slēptās zinības, tas, kas nav uz plauktiem, bet ko dziļās sakrālās tikšanās reizēs skolotāji nodod vai ko tu pats atklāji. Lūk, un šo te iegaumi mēs, es jums piedāvāju, jums var šis nerezonēt. Bet ja jūs joprojām neesat aizskrūlējuši, tad kaut kāda cilvēciskās uzmanības daļa un kaut kas mums rezonē. Tātad, vispirms ir frekvence, un tanī ienāk mūsu domas. Tas ir viens, un tagad ir nākamā 3. puzles daļa. Īsnībā arī pieliekot klāt, man ļoti patīk lietot akadēmiskas zināšanas, profesionālā akadēmiskā aktieru meistarība, praktiskā psiholoģija, reāli vismaz tādā līmenī, kā mūs to mācīja. Pirmais likums uz skatuves ir, tu zini, kas tā pa lugu, lugas nosaukums ir, bet interpretācija ir svarīga, ko režisors ir uzlicis. Īsnībā nevienmēr var, ja ir štruntīgs režisors, tā var izdomāt, ko pats spēlē. Man ir bijis tā. Par to man ļoti slavēja par to lomu vienu Oļģers Kroders, prasīja, kur jūs mācīsies, šitas baigi labi, ko jūs te izdarījāt. Bet principā normālā kompānijā vienmēr ir tā, vienojās, zina, kāds ir virsuzdevums, kas ir tavs tēls un ko tu te dari. Ir jāzina, kas notiek vispār. Starp citu, un, labi, tos nākamos nē. Es šobrīd pateikšu vienu tādu lietu, par ko es esmu pilnīgi pārliecināta. Arī varu kā atsevišķu mazu puzles gabaliņu pielikt šis cilvēks, kas man te mērīja tos starojumus,
kaut kur tas ir 50-200 metri tas tonis, bet viņi jau ir visur, ja. Vienlaikus viņš arī atzīmē, viņš saka, klausies, jo viņam sāp galva, viņam sīts, un viņam tur jau visādas diagnozes jau lien ārā tieši uz šī bāzētas. Un, starp citu, jā, viens no, es neesmu pētījis tik dziļi, bet es zinu un redzu, un viens no tiem lieliem tādiem simptomiem, ar šādam starojumam ir tas zvērīgais nogurums, jo viņš reāli uz šūnu ietekmē to asins skābekļa saturāciju mainu. Tā. Es saku, es neesmu tāds zinātnieks, es esmu metafiziķis, kas strādā pa taisno un iegūst zināšanas caur sevi. Un arī šis, ko es stāstu, šis ir bāzēts manās pašas sajūtās, bet, protams, arī es skatos līdzīgus savotus pasaulē, kas dod un tā. Un tad ir galvenā lieta, kas šobrīd notiek. Mums ir jāatcerās. Uz visām astroloģijām. Es esmu arī pati tā, kas seko un zina, ja, un tagad, kad būs nākamnedēļ vispār 8 planētas būs saunā. Šodien Mars pārgāja jaunā un noteikti jau jūtam, un tagad Urāns daspiedīs pa vēršu tēmām tā, ka tikai man te arī bija tādas interesantas lietas, par to tūliņ stāstīšu. Bet tas ir viens no iemesliem, kāpēc nav tā, ka garīgās prakses nestrādā. Tā nav. Bet viņas nestrādā tad, ja mēs nezinām, kas ar mums notiek patiesībā. Kas ir patiesais iemesls? Un patiesais iemesls šim visam ir tas, ka notiek milzīga garīgā cīņa. Par dvēselēm, par cilvēcību nelieciet man izvērst, jūs zinat. Un tad tas jau ir pavisam citādāk, iet un risināt savas kaut kādas traumas, ko ir izspiedis, jā, tagad tur Hīrons ir tādā savienojumā ievainotais dziednieks, vienlaikus ģēnijs mūsos. Tad tas nav tā, ka ko es atkal neesmu izstrādājis, es stulbais vai ne, kas man vēl nav pielecis, pa manām rekām man nākās atkal uz tiem pašiem grābekļiem kāpt. Nē, tas ir pavisam citādāks skatījums. Tas ir tā, ka tev ir tava vārīgā vieta un ir spēki, kas to zina un māk tā iedarboties. Uzreiz teikšu. Es teicu, blīvi informācija, iespējams sarežģīta kādam. Un pacels jautājums, kā, bet pagaida, tagad atkal ir tas, es upuris, es tas. Nē, tas to neizslēdz, ka tu esi, ka tu esi neapzināts un tu nogrūdi uz citiem vainu. Viņš mani apvainoja, viņš man izdarīja, viņš man atņēma, te ir pēri, jā. Es arī neiešu tagad lamāt tur tos, kā es piesaucu to namu pārvaldnieku vai ko vai to. Es vienkārši zinu, kas notiek. Un tāpēc es zinu, ka kādam ļoti garšo mana dzīvības, mana smieklu, mana mana enerģija, mana atrašanās šeit Latvijā kaut vai. Un kāpēc kāds saka, bet kad nejūt vai ne, come on, ir kādi, jā, kuri, šis nav no augstprātības, tas ir no reālām lietām, ir ļoti daudz, kuri šis neskar un kuriem visi normāli. Jā, bet garšo jau tas, kurš ir kaut cik vērtīgs tādam nolūkam. Pārējiem vienkārši viss čau, viss saslim, pašnāvība, viss, kā saka, kapitulē. Lūk, un šī ir ļoti būtiska sadaļa. Uz kā, ja mēs šo sadaļu nezinām, ka notiek milzīga garīga cīņa, tad vienkārši risināt iet pie psihoterapeitiem, psihologiem, pie raganām, to jau mēs zinām, ja, ka šobrīd neviens jau labus gadus nevienam nevar neko viņa vietā atrisināt vai tur attaisīt, vai kā var atbalstīt, var palīdzēt, var mentorēt godprātīgi, bet tā, jā, tad vienkārši tas būs ļoti ilgtermiņa, nebūs ilgtermiņā. Šobrīd aprīlī it īpaši ļoti daudzi iesaka, man arī interesantā veidā, to es neiešu tik plaši, ja, bet arī ņemot vērā to, kas ir prāta struktūra, prāta īpašības un kā darbojas prāts, viens no mūsu sistēmas orgāniem, mantra
ir viens tas, kas nevis saka, domā pozitīvi, un tā viņa prātu nav iespējams paņemt ārā nost. Prātam ir tur visādas tādas, var sakot, par šo lasa. Es skatos, arī Latvijā ir pieejams ļoti daudz lekcijas par apzinātību, par prātu un tā, bet, es tādā īsā, kā saka, kad tur bija agrāk tie izdevumi, kur īsais crash course mums bija grieķu valodā, fiksais kurs, ja, fiksais, ne fiksais kurs, bet fiksā versija par to, kā prātu nevar apklusināt. Ar prātu var iemācīties, viņu var iemācīties izpētīt un domu vietā likt iekšā kaut ko citu. Mantras tamdēļ ir domāts vienā no līmeņiem. Vēl ir pārējie tie līmeņi, kā mantras strādā, aizsardzības, kas šobrīd ļoti būtiski, jā, šī aspekti. Bet šos mēs šobrīd neskatām. Tas bija viens, puzles gals. Jā, es arī te pierakstīju, kas man ir jāsaka. Es brīnišķīgi teikumu uzdevu šim vīrietim, kurš arī ir, manas paudzes un piedzīvojis 90. trakos. Un es viņam sāku klausies, kā tev liekas, tagad ir trakāk, kā bija 90. Šajā pasaules mainīšanas kārtībā. Un viņš tāds, bet mums jau neindēja 90. Jā, visi šie te baltie, tās strīpas un, viss šis te starojums, pārtika, uzreiz pa vegāno pateikšu. Manī kaut kā baigi, es nezinu, vai man liekas, es toreiz baigi daudz neizpaudos par šo te publiski, varbūt retu reizi, bet vegānā pārtika tā saucamā, tas ir vispār viens no lielākām indēm, kas varbūt tā, kas ir veikalā pieejama. Tīpaši pirms pāris gadiem, kad tā kā sākās, veselīgā. Ja palasa, kas tur ir iekšā, tādā vegānā sieriņā vai kaut kādā vegānā burgerī, visas sojas, kas ir rūpnieciskais produkts, vispār viena no lielākām, kaitīgākām vielām. Un tas, starp citu, tur ir minimālākais. Un cilvēki tādi, saprotiet, es laikam ne šeit, man liekas, varbūt es šeit atvērtajā telpā liku, jo es esmu daudz online klubās, mēs to esam runājuši šādas lietas, ka tagad, ka mainījās, ir ļoti būtiska tā ass, viena, kas ir zīvis un pretī jaunava. Bija te vienu brīdi, es šo neesmu konkrēti šobrīd gatavojusies, nevaru pārbaudīt, un es arī neatceros, kurā sakarā es to teicu, bet ir ļoti svarīgi, vismaz tā astroloģija, ko es ņemu, ka viens otru balansē polaritātes. Ja tu esi tāds zivīgs, zivs enerģija arhetipiskā, mīlošs, dodošs, atvērts, viss, bet tev nav pretī racionālā jaunava, kas spēja izsvērt, tad tu esi vientiesis, tu esi muļķis. Ja tev ir tikai racionālā jaunava un kas saka, iedomāj šito, es tam neticu, man visam vajag pierādījums un tā, un tevī nav sirds, jeb nav pretī tā balansējošā zivs, tad tu arī nezini, kas ir tā patiesība, jo to patiesību un to pilno ainu iedod, kad ir abas polaritātes kopā. Lūk, un tas par veselīgo vegāno pārtiku, es jau nesaku, kā vegāni, nepārprotiet man pareizi, šī nav demagoģija, tā nav teikt, ka vegānisms ir neveselīgs. Tas ir teiciens par lielveikalu vegāno pārtiku. Mums ir ļoti stipri jāšaubās, kas tur ir iekšā. Tas bija vēl viens puzles gabals. Man liekas, visu arī pateicu. Ko ar šo darīt? Es pēc tam pārdomāju to mūsu tikšanos ar tiem mērījumiem, jo puisis, kuram sāpēja galvā un viss kaut kas dīca un tā, viņš teica, tev tie diezgan traki. Viņš teica, bet es te baigi forši jūtos. Un acīm redzot, tādī mēraparātā tas nebija, bet ir, tā ir reāla lieta, šī garīgā enerģija, vai, teiksim, kaut kāda tāda frekvence, ko mēs paši uzražojam dažādos veidos, un tā ir arī jūtama lieta.
Un mēs vienkārši saprotam, vai mēs to visu tagad varam nojaukt, un tas nav, mēs apzināmies, kur mēs dzīvojam un kas notiek, ja? Un tas jau nav iespējams. Mēs varam darīt šo tikai, ko es gribēju teikt, ka tas galīgi nebūs viegli. Un nav viegli, un jūs redzat. Un tad pat laikā nevajag sev pa to šaustīt un tā, ko ar to darīt. Pietiekam daudz, ko var darīt. Es zinu arī, ka ir pietiekami grūti saņemties. Es varu pastāstīt, ko es daru. Un lūk, šeit ir tie, pie viena iznākot, te varu paziņot. Konkrēti šobrīd tieši pēc nedēļas ir šis brīnišķīgais pasākums. Iecerēts 3. gadu jau viņš ir klātienē. Pirms tam bija, kad lika mājās sēdēt, tad es biju tāda spontāni savās dzimšanas dienās. Toreiz es svinēju dzimšanas dienas. Es viņu nesvinu ne jau tam dēļ, ka man negribētos gadus skaitīt, pēc ka man viņi ir vairāk un vairāk. Tagad, ja skait pēc gadus, tie ir zinām, tas ir saistīts ar vecajām programmām, un tas ir viens no veidiem, kā iziet ārā no šī kur mūs tur lineārajā laikā un tā. Var sakot, un pasākumu runājot, un ar dzejām, un ar prozu stāstiem, un ir dziesmas, un būs tā, es esmu parūpējusies, lai ir pietiekami, bija kā pagājušajā gadā. Es stāstīšu, kā ir pagājušajā gadā, man kāds teica, ieliec video. Nevar likt video. Tāpēc, ka tas bija pārsteigums visu laiku, tāpēc, ka tas ir klātienes pasākums, kurš nav domāts, kurš man aicināja kāds no mana kluba meitenēm, teica, Baiba, vai nevar nofilmēt, es tā gribētu būt, jo viņi nav Latvijā, viņi ir Anglijā. Es teicu, nē, tas ir klātienes pasākums šī gadījumā, nekas to nespēja aizstāt, tāpēc, ka tur būs gan smaržas, gan garšas un tāds, ja, bet būs gan pietiekami tādas dzēja, mākslā, nepavēlties ieliku šo te Asklepionu video. Asklepiona ir senā dziedinātava senās pasaules, kur teātris bija blakām. Tas ir milzīgs komplekss, un 10 000 vietu teātris bija blakām. Un varat pašķirstīt, kurš neredzēja 27. martā teātra dienā. Es nopublicēju beidzot šo video, ko es vasaras pilnbriedā, kad biju tur. Un man ļoti tuvas ir šīs senās dziedināšanas vietas. Un vienkārši, kad šogad es biju stāvēt, es esmu bijis agrāk arī, bet stāvēt tieši tādā teātrī, tur iekšā visas, tā kā es arī angliski saku, kad visi punktiņi sanāk kopā vienā vietā. Un tas arī, kā cilvēki mūst. Kas tu īsti esi? Aktris, tur jogas skolotājs, kas? Nē, tu esi tas, es esmu viss. Senajā pasaulē tas viss bija kopā. Katrā ziņā es to jūtu plūstam caur sevi, to visu. Un mēs arī zinām, ja māksla dziedē, it kā tāds skaists, poetisks teiciens, tas ir reāls teiciens. Un mēs zinām, ka šobrīd arī ļoti daudz metodas, kas ārstē, ir tieši saistītas ar mākslas terapiju un viss. Un tad būs gan dziesmas, gan dzējās dažādas. Katru gadu es kaut ko citu taisu. Un es atklāju jaunus autors un būs no amerikāņu mūzikliem. Savu laiku Pēterburgā studēju, man bija nopietni solo dziedāšana klāt. Un es mācījos pie rokoperas kursa. Skolotājs mūs 7 nošķieva no kursa, teica, jūs pie viņas mācīsieties. Kurš nezinu, es esmu izdevusi. Man dziedāšana ir mana lielā lieta, un tā ir man ļoti īpaša lieta. Mani pasniedzēji, kuram nevienam nebija atļaut dziedāt angliski, bet viņi teica, Baiba, labi, tu vari, jo tā, kad tu dziedi, tad tu esi pusmetru virs zemes. Un es to pirmā iemesla dēļ, izsmiešanas dēļ, ilgus gadus neesmu darījusi, tā kā es to darīju, ka es toreiz izdevu šo albumu diezgan profesionāli izdevu, bet es izlasīju kaut kādu 1 vai 2 komentārus toreiz Delfos, un man tas tā nosita, es nezināju toreiz, man likās, ka komentārus raksta, goda vārds, ka raksta tie cilvēki, kas ir bijuši. Un, kad es izlasīju, kā tik skaistai sievietei var būt tik briesmīga balss, es domāju ārprāts, jo man bija prezentācijas pasākums, kur bija aicināti tikai draugi,
un tikai, tuvākie, un es domāju, ak, Dievs, kādas šausmas, un es neklausīju tos visus, kuri to slavēja un tā, bet man tas tā kā palīdzēja. Ja? Tas ļoti izsmiešana. Nievas ir ļoti iedarbīgs instruments. Tā, tad 17. tas pasākums, un man joprojām ir šis brīnišķīgais online klubs. Informācija ir visapkārt, var izlasīt, ja kādam galīgi nav skaidrs un saprotams, kaut gan man liekas, kā var nebūt saprotams, vēl vienu lietu pateikšu par reklāmu. Tad uzrakstiet DM vai uzrakstiet pat komentārā apakšā, nav saprotams, nav atrodams, iedod info, kur ir, un tieši tas pats pa klātienes nodarbībām reizi nedēļā. Kur es piedāvāju visus tos instrumentus, ko es zinu, konkrēti šiem laikiem, un ticiet, man instrumenti ir daudz. Vēl viena lieta par nievām un par tiem manas paudzes un vecākiem cilvēkiem, kas šo klausās, vai cilvēkiem ar kaut kādu nozīmīgāku pieredzi un kuri pārdzīvo, kuriem liek arī tagad vēl vienu tādu programmu iekšā, kā vecs jau un vairs nebūs vajadzīgs un tūlīt pensijā un tik vecus neņem, un arī tie darba devēji, kas jūs šobrīd arī skatāties, viņam tur pār 50, viņš vecs. Manā uztverē, katrs gadījums ir citādāks, bet manā uztverē ir tā, ka pirmkārt tā ir viena no arī lieliskām instrumentiem, kā sagraut sabiedrību, izņemt ārā to paudzi, kas ir, ko dēvē par elderiem, vecajiem, viedajiem, kā noslaucīt cilvēkam vienu no vērtīgākām lietām, kas ir pieredze, nevis no grāmatiņām tikai. Jā, grāmatiņas arī ir labas lietas un kursu apmeklēšana, bet pieredze, ko tu pats esi ieguvis. Un tamdēļ, protams, katrs cilvēks ir citādāks. Mēs zinām, ir tādi vecāka gada gājuma cilvēki, kas ir depresīvi un destruktīvi, bet jā, tā ir liela lieta novērtēt tos, kuriem patiešām ir kaut kas, un atcerieties, tas ir arī viens no instrumentiem, kā sagraut kaut ko labu sabiedrību. Iedomājieties sabiedrību bez vecajiem. Nav jau tikai tā, vai mums tur nedzimst. Mums viedie aiziet. Mans draugs Jānis Streičs, skolotājs, guru, pat aizgāja visai Latvijai. Un redzēja, cik daudz ir tādu cilvēku. Labi, tas ir atsevišķā liela lieta, bet ko viņš sevī iemieso? Es uzrakstīju dažus vārdus par viņu, ko mēs varētu aizņemties no Jāņa Streiča, jo tā, labi, pateicu, viss, čau, atā, citējiet Streiču, čau, atā. Es paskatīšos vēl, jā, galvenais, ko gribēju uzsvērt, tā, garīgā cīņa, jā, man liekas pateicu, jā, čau.